diskusijā Daudzsugu pilsēta, kas tas ir un kam to vajag. Diskusija par dzīvniekiem pilsētā un kā mēs ar viņiem sadzīvojam un kāpēc mums ar viņiem vajadzētu sadzīvot. Un mums ir ne tikai es uz skatuves, kas ir Mārtiņš Eņģelis, kas ir daudz un dažādas lietas, bet šodien es esmu no Eiropas Savienības klimata pakta. Es esmu klimata pakta vēstnesis un Daudzsugu pilsēta ir tēma, kas man interesē jau 5+ gadus. Par to nedaudz vēlāk. Tagad es gribētu aicināt Rebeku, Sandri un Eviju uz skatuves. Ieņemiet vietas, kas jūs uzrunā, vai arī kur ir palikusi brīva. Jo šie būs cilvēki, kas piedalīsies šajā diskusijā. Es domāju, jūs varat aplaudēt mūsu diskusijas dalībniekiem. Tātad man sauc Mārtiņš Eņģelis. Es strādāju Rīgas domē, pirms tam esmu strādājis pilsētas attīstības departamentā, un Daudzsugu pilsēta, kā jau minēju, ir bijusi mana tēma 5+ gadus. Un šī tēma mani uzrunāja, tāpēc, ka es esmu vegāns. Un man liekas, ka būt forši vegānam pilsētā, kur tev nav jāiznīcina vai jāēda tas, kas ar tevi dzīvo kopā. Bet pirms 5 gadiem mums bija tāda ļoti brīnišķīga iespēja ar Gundagu Laiviņu, kas ir viena no atslēgas cilvēkiem Homonos festivālam, strādāt pie pilsētas un vides programmas Daugavpils 2027 kultūras galvaspilsētas pieteikumam. Un viens no šiem te galvenajiem vadmotīviem bija Daudzsugu pilsēta. Jo tur ir sikspārņi, tur ir kukaiņi, tur ir universitāte, un mēs gribējām ar to strādāt kā tādu unikālu lietu. Protams, uzvarēja Liepāja. Bet skatoties no to, kas notika 22. gadā Ukrainā, man liekas, Daugavpils uzvara varētu būt ļoti interesants pavērsiens tajā, kā mēs redzam kultūras galvaspilsētas, bet tas ir cits stāsts. Un tēma joprojām ir ar mani. Man ir liels prieks runāt par šo tematiku, un es esmu arī ļoti priecīgs, ka Rīga pēdējo gadu laikā ir ļoti daudz strādājis pie tā, lai mums vismaz būtu dažādas dzīvotnes, kur dažādi dzīvnieki var atrasties un pabūt. Gan tās ir dabiskas pļavas, gan ir atjaunoti parki. Mēs arī vairāk sākam domāt, ka varbūt varētu atstāt vecus kokus, lai šajos vecos kokos veidojas arī barotnes dzīvniekiem, kas pēc tam grib dzīvot. Bet ir arī daudz dažādu šķēršļi. Un tāpēc arī šodien mēs varētu parunāt par to, kā tad ir būt Daudzsugu pilsētā, kāpēc tas ir svarīgi, bet arī kāpēc tas nav nevienmēr viegli. Un ir 3, manuprāt, lieliski savas jomas pārstāvji, kas varētu pirmkārt pastāstīt, no kurienes viņi ir, un arī atbildēt uz manu pirmo jautājumu šodien, kā viņi uzzināja par kaut ko līdzīgu terminam Daudzsugu pilsēta. Jo katrs no mums varbūt tos pazīst nedaudz citādāk, multispecies city vai arī vēl kaut kā. Tātad varbūt sākam ar tevi, Sandri, tu vari iepazīstināt sevi un atbildēt uz pirmo jautājumu. Kā tu zini vai kāpēc tu zini par Daudzsugu pilsētu un kas tas tev ir? Jā, sveiki, es esmu Sandris Ādmenis, veidoju Zootēku, kas sākotnēji bija Latvijas Universitātes radionāba raidījums, bet tagad jau izaudzis par sociālo platformu visādām ar dzīvnieku aizstāvību, dzīvnieku saprašanu, līdzās pastāvēšanu saistītām tēmām. Mans backgrounds izglītība ir filozofija un arī no turienes pateicoties Artim Svecim, kas ir aktualizējis visādus dzīvnieku vides tēmas Latvijā. Arī es, man liekas, pirmo reizi par šo Daudzsugu pilsētu uzzināju, un it īpaši caur grāmatu Zoopole vai Zoopolis, tādā Sju Donaldsone un Vils Kimlika, viņi detalizēti apraksta to, kā mēs varam skatīties uz citām sugām, kā uz mūsu līdzgaitniekiem, līdzpilsoņiem, un viņi detalizēti jau tur sadala, ka ir tie mājas dzīvnieki, kas tiešām ir līdzpilsoņi, jo viņi ir daļa no sabiedrības, tad otrs līmenis ir savvaļas dzīvnieki, kas dzīvo savvaļas vidē, bet pilsētas teritorijā, un tad vēl 3. līmenis tādi liminālie dzīvnieki, pārējas, kas ir savvaļas dzīvnieki, bet dzīvo pilsētas vidē. Tā kā viņi jau diezgan detalizēti piedāvā, kā uz to skatīties un kā mēs varam to pilsētu vidi iekārtot labvēlīgāk visdažādākām sugām. Paldies, Sandri. Evī? Labdien! Es strādāju Rīgas valstspilsētas pašvaldībā ar vides jautājumiem jau daudzus gadus, un tajā lokā, protams, ietilpst arī jautājumi par dažādiem dzīvniekiem, lielākoties gan par tiem dzīvniekiem, kas ir ārvidē, savvaļas dzīvniekiem, bet daļai arī ar mājdzīvniekiem. Ar terminu Daudzsugu pilsēta, tādā izklāstā ļoti strukturētā un zinātniskā pat neesmu iepazinusies, bet man tādā
kopējā priekšstatā, manuprāt, tas ir apmēram jau tas pats, kas bioloģiskā daudzveidība, tikai nodefinējot, ka tas ir tajā ierobežotajā pilsētas teritorijā. Jo tā būtība jau ir tā pati. Bioloģiskā daudzveidība, dažādas sugas, tikai tad jautājums, kur. Jautājums par to, vai mēs esam pieraduši pie tā, ka dzīvnieki ir tiek tuvu mūsu mājokļiem pilsētā. Tas varbūt ir atšķirīgs, jo dabā mēs pierodam, ka tur ir tā stirna, bet tad, kad viņi ienāk pilsētā, tas pēkšņi ir kaut kas tāds fenomenāls. Tas droši vien ir atkarīgs, par kuriem dzīvniekiem ir runa. Ja mēs parunāsim vēlāk. Ja mēs runājam par tādiem lieliem, iespaidīgiem dzīvniekiem, kas pēkšņi ierodās pilsētā, kas ir alnis, piemēram, pilsētas ielās, kas ir tāda netipiska lieta, tas ir tikai viens no dzīvniekiem. Es domāju, ka ar zvirbuļiem, kājām, baložiem, ar šīm te dzīvnieku putnu sugām mēs sastopamies katru dienu, un tā ir pilnīgi tik ļoti pilsētas sastāvdaļa, ka neviens pat par to nedomā kā par kaut kādu dzīvnieku pilsētā, kā daudzsugu pilsētu vai kā bioloģisko daudzveidību. Tā kā gribam vai mēs negribam, bet dažāda veida dzīvnieki, lielāki, mazāki, līdz pat mikroorganismiem mums ir apkārt dienā. Un visiem vai to pamanām, vai mēs nepamanām. Paldies, Rebeka. Tavs īs rezumē par sevi un par to, kā tu iepazinies ar Daudzdzugu pilsētu. Mani sauc Rebeka Čērstiņa. Es strādāju Rīgas zooloģiskā dārzā, kas laikam nav jāskaidro, kā ir saistīta ar dzīvniekiem. Bet es esmu zinātniskās darbības vadītāja, kas nozīmē, ka primāri es strādāju ar tiem dzīvniekiem, kas ir ārpus zoodārza sētas. Zoodārs ir devis iespēju strādāt ar daudzām vietējām sugām, kurām pietrūkst gan atbalsta, gan intereses par viņām. Un par Daudzsugu pilsētu atklāti es dzirdēju tad, kad tu man uzaicināji sarunu. Jo kā biologam ir skaidrs, ka nav bezsugu pilsētu. Visās pilsētās, lai cik viņas būtu milzīgas un mākslīgas, mēs varam darīt, ko vien mēs gribam. Viņās būs kāds dzīvnieks. Skaits var būt dažāds. Mēs varam izvēlēties tos skaistos dzīvniekus, ko mēs vēlamies, un aktīvi piesaistīt ne tikai ar baltmaizi, bet arī ar piemērotām vietām. Bet ir tie dzīvnieki kā sikspārņi, kaijas, kailgliemeži, ko vai nu mēs paši esam ieveduši, un viņi iedzīvojas, un viņiem izdodas, vai viņi ienāks jebkurā gadījumā. Jautājums ir, vai mēs steigā viņus pamanām, bet viņi tur ir. Es domāju, ka Daudzsugu pilsētas koncepts ir kļuvis daudz aktīvāks saistībā ar to, ka pirmkārt vienkārši daudz vairāk cilvēku dzīvo arī pilsētās. Jā, arī pilsētu vai urbāna teritorija apjoms kļūst arvien lielāks, un līdz ar to šīs teritorijas arvien vairāk ieiet arī dabas teritorijās, vai tieši otrādi dabas teritorijas atgriežas urbānajās telpās, un tāpēc Daudzsugu pilsētas koncepts ir kaut kas tāds, par ko mēs runājam nedaudz vairāk, jo mēs saskaramies ar to, ka ir jārisina attiecības starp šīm te divām lietām, kas kaut kad kādreiz ir pastāvējušas, bet tagad viņas ir tik ļoti intensīvas, ka mēs nevaram viņas ignorēt. Un forši, ka tu iepazinies ar šo terminu tagad, bet reizē es arī piekrītu jums tam, ka šīs attiecības ir bijušas un viņas būs. Jautājums, cik viņas ir kļuvušas intensīvas. Jo, piemēram, pirms 100 gadiem ļoti daudz nerunāja par kāju kolonijām pilsētā, piemēram, Rīgā. Jā, bet, teiksim, 70. un 80. gados tās bija kļuvušas tik lielas, ka mēs sākām saprast, ka viņas ir jāregulē vai viņas ir jāapkaro. Un tad varbūt tas mums pirmais jautājums ir tāds, ka kā jūs domājat, vai ko mums darīt ar tām sugām, kuras ienāk pilsētā, kuras paliek pārāk daudz, vai mums tagad viņas ir jāapkaro, jo viņas traucē dzīvot cilvēkiem, vai tieši otrādi mums viņas ir jāregulē, lai viņas varbūt netraucētu ne mums, ne arī pašas sev, vai arī kaut kādām citām sugām. Jā, piemēram, mums ir šie kaitēkļu dzīvnieki, kā mēs esam viņus uzskatījuši, kas ir kājas, kas ir tie paši bebri, kas ir tie paši baloži, jā, pilsētās, bet arī tas pats kailgliemezis. Jā, tad mans jautājums ir tāds, vai dzīvnieki pilsētā, vai mums viņi ir jāapkaro, vai mums ir jāregulē, vai mums ir jāatļauj viņiem būt līdz kaut kādam līmenim, kur viņi, kā lai saka, nekrīt mums acīs. Varbūt Evija var šo komentēt, tāpēc, ka Evija ir cilvēks, kas ikdienā strādā ar to, ka iedzīvotājiem ir problemātika ar dažādiem dzīvniekiem pilsētā. Jā, tieši tā. Un atbildot uz jautājumu pēc savas būtības, es gribētu lietot tādu briesmīgu novazāto terminu kā risku menedžments, jo, manuprāt, tas ir tas atslēgas vārds, kā būtu jāpieiet jautājumiem par dzīvniekiem pilsētā, jo jau tēmas pieteikumā tā tad izskanēja, ka
tā jau nav mūsu izvēle. Tie dzīvnieki ir un būs pilsētā. Jautājums kādi, kur, kā viņi uzvedīsies, cik viņiem ir piemērota vai nepiemērota tā pilsētas vide. Un, manuprāt, cilvēkiem, kā šīs vides galvenajiem tomēr uzturētājiem, būtu jāskatās no tiem riskiem, ko tie dzīvnieki rada vai sev, vai cilvēkiem, vai cilvēku radītai infrastruktūrai, kas ir arī pilnīgi nopietna tēma. Un nevajadzētu iejaukties tur, kur var neiejaukties. Jo, manuprāt, vislabākā gan dabas aizsardzība, gan vides aizsardzība balstās uz to, ka, ja var nedarīt kaut ko, tad var arī nedarīt, jo daba daudzas lietas sakārto pati. Bet, ja kaut kādā ziņā tie riski pastāv, un viņi jau pārsniedz to ieguldāmo līdzekļu vai darba apjomu, kas ir nepieciešami, lai tos riskus mazinātu, tad tomēr ir situācijas, protams, kur cilvēkam būtu arī jāiejaucās, un nevis ar mērķi iznīcināt dabu pilsētā, jo pastāv arī tāds priekšstats. Ir daļa cilvēku, kas dzīvo vēl tādā priekšstatā, varbūt pat īpaši neiedziļinoties, ka jūs gribat puķītes audzēt vai kaut kādus dzīvniekus, tad ejiet prom no pilsētas. Tas nav pilsētā vispār piemērots. Un tādos gadījumos es uzskatu, kad ir jāpavērtē, kādi tad ir tie riski, kāpēc tad mums būtu jāiejaucās tajos dabiskajos procesos, un vai tas ir vajadzīgs, vai tas ir tā vērts, jo būs situācijas, ka tas būs nepieciešams. Varbūt kādam citam komentārs par to, kā mēs iejaucamies, vai mums ir jāiejaucās tajā, kas notiek dabā. Jo es saprotu, tomēr ir tāds modernismu uzskats, ka mums ir jābūvē tā pilsēta, mums viņa ir jākontrolē, vai tā pati daba mums ir jākontrolē. Un vai ir robeža tam, ka mēs varam tagad valdīt dabu pilsētā vai pārvaldīt dabu pilsētā? Tas, laikam, ir līdzīgs jautājums kā šobrīd par lāčiem. Karstais jautājums, un līdzīgi kā Norvēģijā, kur ir izrēķināts, mums vajag tik daudz vilkus, un tik līdz kā kāds vilks ir pāri šim skaitam, viņu vai nošauj, vai likvidē savādāk, vai kā. Bet tas ir viens no pamat jautājumiem vispār dabas aizsardzībā. Vai mēs kaut ko darām, un vai mēs nedaram slikti, ka mēs vispār darām. Pilsētā, ja mēs radām vietu, kur viņam paēst, un ja mēs atstājam vietu, kur viņam liks dot, tad kāpēc lai viņš šeit nebūtu? Tāpat kā mēs gribam mājokli un ēdienu, mēs iesim tur, kur ir mājoklis un ēdiens. Kas nozīmē, ka tik ilgi, kamēr šīs lietas būs, kāpēc gan šeit nebūtu vārnām un kājām, ja viņas var piedzimt, paēst un nomirt beigās. Jautājums ir, cik daudz mēs viņas gribam, un tad kuri limiti ir tie, ko mēs esam noņēmuši. Jo kāju šāds skaits nav bijis pirms Rīga bija ar visām tās miskastēm un cilvēkiem, kas ignorē miskastes. Kas nozīmē, ka, ja mēs atņēmām limitu, vai mēs paši viņu radam atpakaļ, jo radīt 100 kāju un tad viņas sākt samazināt, neatrisina problēmu. Tas rada jaunas darba vietas, varbūt kāju šāvējiem, bet tas varbūt, es nezinu, cik no jums tas patiktu, es domāju, ka nē. Mums bija kaut gadījums, kur kaut kāds vīrietis laikam bija nošāvis vienu putnu un tad viņu saņēma ciet, Rīgā. Jā. Redz, nevajag tā. Jā, Sandri? Arī tepat Cēsīs bija pirms pāris gadiem par vārnas nošaušanu, tā kā droši vien, bet varbūt cilvēks izklaidējās. Bet atgriežoties pie jautājuma, nesen bija Rīgas Vēstures kuģniecības muzejā izstāde veselu gadu dzīvnieki Rīgā, un tur varēja gadsimtu gaitā iziet cauri tam, kādas tās miedarbības formas bijušas visdažādākās, sākot no tā, ka Rīga bija samērā neliels miests, vai ne, un tas viss bija daudz līdzīgāks tam, kāda ir dzīve laukos. Un pamazām apaugot ar mājām arī lopiņi, aizvien vairāk bija pilsētu vidē, tā skaitā mēsli un viss no tā izrietošais mušas un smakas un tā tālāk. Un tas pamazām tika izspiests no pilsētu vides, bet lielākais pavērsiens, cik es saprotu, bija pirms plus mīnus 150 gadiem, kad bija zirgu skaits pilsētā tik milzīgs, gan Rīgā, gan daudzās citās tādās metropolēs, ka vienkārši mēslus kļūst grūti izvest no pilsētas. Tas sāk radīt visdažādākās problēmas, bet par laimi tas sakrit ar rūpnieciskās revolūcijas tādu uzplaukumu. Un diezgan to atrisināja tas, ka parādījās transporta līdzekļi, kas izkonkurēja zirgus.
bet tas arī kļuva par iemeslu. Nu, tā kā bija tik ļoti daudz to zirgu un citu tādu mailopu, tas radīja iemeslu radīt pirmos kaut kādas ētiskās normas, dzīvnieku aizsardzības noteikumus, likumus, tieši tā blīvā sadzīvošana. Es domāju, līdzīgi arī mūsdienās. Tieši tas dzīvnieku daudzums un blīvums mums sabiedrības spiež pārskatīt to, kā mēs līdz šim ar viņiem esam sadzīvojuši un meklēt humānākus kaut kādus variantus. Ja mēs redzam, ka tas, kā šobrīd notiek, ir problemātiski vai vismaz ir lieli riski, ka vai nu dzīvnieki kaut kā mūsu intereses dramatiski tur apdraud, vai ka mēs viņu labklājību dramatiski ietekmējam. Un tie risinājumi, es domāju, nav tālu jāskatās. Tāpat Eiropā ir visādi interesanti, teiksim, par putnu milzīgo skaitu. Beļģijā un citur jau vairāk kā 10 gadus notiek baložu skaita ierobežošana ar kontracepcijas palīdzību. Ir īpašas vietas, teiksim, kaut kāds dzīvoklis augstākajā stāvā, kur baloži var ielidot, viņiem tur ir tie būrīši, un viņus tur arī baro. Un barībā ir pieaugs klāt vielas, kas samazina viņu dzimstību, vai arī viņu ligzdās nomaina olas, ik pa laikam kāds cilvēks, darbinieks nomaina ar mākslīgām olām, un viņi turpina perēt un neizšķiļās. Tas ir tāds humānāks veids, ka viņi nav jānogalina, vai tur kaut kā slazdos, vai ar vanagiem ir arī tādi mēģinājumi. Laikam Londonā bija mēģinājums ievies kaut kādus plēsīgos putnus, lai viņi izķertos baložus, bet ne visiem cilvēkiem tas likās ok. Evi, tu gribēji komentēt, Evi? Jā, mazliet varbūt papildināt. Jā, minētais piemērs par kontracepcijas metodēm, putniem. Tas, protams, ir tāds jau ļoti augsts līmenis. Kontrolē tieši. Es vairāk liecos uz to, ka, lai nenonāktu līdz konflikta situācijām, vai vismaz viņas mazinātu, visa vides teorija par indivīda vai sugas vai sugu kopuma attiecībām ar vidi. Un, manuprāt, arī pilsētā, ja mēs gribam kaut ko ierobežot vai kontrolēt vai tieši otrādāk veicināt, vienkāršākais variants noteikti ir strādāt ar to vidi. Kā jau arī minēju, tātad pilsētā, piemēram, putnu skaits vai putnu sugu skaits konkrētais, kas savairojās, lielā mērā ir ļoti, ļoti cieši saistīts ar barības bāzi. Ja viņiem ir kur likstot, ja viņiem ir kur ēst, tad viņi tur arī būs. Un ja mēs gribam tādā saudzīgā veidā ietekmēt līdzsvaru pilsētā starp dažādām sugām, tā skaitā starp cilvēku un citām sugām, tad man liekas, ka labākais ir strādāt ar vidi. Ja mēs gribam, lai tās kājas nebūtu tik daudz, tad mums ir jāstrādā pie tā, lai viņam nebūtu pieejami ēdienu atkritumi. Un viņas pašas mierīgā garā atradīs vietu, kur viņām ir labāka dzīve. Jā, to var darīt diezgan vienkāršām metodēm, bet tas, protams, prasa visas pilsētas, teiksim, iesaisti. Te ir tādas divas labas tēmas. Es gribētu pabeigt to dzīvotņu jautājumu un tad atgriezties pie ētikas jautājumu. Jo pirms 2 gadiem mums Rīgā bija aptauja par vakaru un nakts laiku plānošanu un pārvaldību. Dažādas aktivitātes, ko cilvēki dara vai nedara. Un tur parādījās, protams, tēma par kājām. Ja? Jeb kā mēs to bijām nosaukuši par trokšņu dzīvniekiem. Ja tāpēc, ka kājas var radīt trokšņus, varbūt balodis rada trokšņus, varbūt zvirbulis var radīt trokšņus. Kādam kaut kas nepatīk. Cilvēks arī dažreiz rada trokšņus naktī, bet tas laikam nebija iekļauts anketā. Un ļoti daudzi minēja, jā, ka ir problemātika, bet komentāros cilvēki bija norādījuši, ka īstenībā problemātika jau nav kājas, bet mēs. Restīvi, mēs barojam šīs kājas pagalmos, un viņas nāk ar vien vairāk, un viņas rada tos trokšņus, un cilvēki paši rada to vidi, kur tām kājām ir ļoti ērti turpināt trokšņot, vai arī kādu laiku atpakaļ bija ļoti aktuāli vienkārši pārbāzt atkritumu urnas vai neaiztaisīt atkritumu urnas, kas atkal radīja viņām to precedentu, kad, hei, ir barotne, mēs tusējam, un līdz ar barošanas paradumu maiņu, cilvēki vairs nebaro kājas pagalmos vai iekšpagalmos, kā arī tas ir manā iekšpagalmā. Līdz ar to, kā atkritumu urnas tiek izvestas regulārāk un netiek pārbāstas, arī vairākās vietās kāju trokšņošana ir samazinājusies. Un man ļoti patīk, ka cilvēki komentāros paši bija uzrādījuši, ka tā īstenībā ir mūsu vaina. Ja kājas kaut kur dzīvo, labi, ir viņas tajā fonā, bet ja mēs mūsu paradumos iekļaujam viņām ļoti ērtus situācijas vai ērtus apstākļus, tad protams, kāja jau nav muļķi, viņa sekos tam ēdienam. Bet, kad atgriežoties pie tā ētiskā jautājuma un baložu kontracepcijas,
kas, manuprāt, ir ļoti interesants ētisks jautājums. Bet es negribētu runāt par balāšu koncepciju, es vairāk Sandrim gribētu uzdot jautājumu par šo ētiku kopumā, jo būsim atklāti, pilsētās mums ir labie dzīvnieki, ezītis, visi ir ļoti priecīgi, Ziedoņdārzā ir visu vanagu ģimeni, ja, cik skaisti. Un tad mums ir tie sliktie dzīvnieki. Ir tās kājas, ir tā žurkas, ir tie bēbri, kas īstenībā nevienam netraucē, bet viņi ir sliktie. Vai tu, Sandri, vari nedaudz pastāstīt, kāda vispār ir tā ētiskā teorija par to, kā varbūt attīstījies tas, kuri dzīvnieki ir labi vai slikti, un kādā virzienā mēs šobrīd ejam, runājot par to, kā šī robeža starp labo un slikto dzīvnieku pilsētā varbūt pabīdās, vai viņi kļūst plūdrināki, vai varbūt mēs neesam tik strikti, vai kaut kas tiek darīts, lai mēs varētu vairāk visus dzīvniekus uztvert mazliet ētiski kā labos, bet varbūt dažreiz neērtos, nevis ļaunos uzreiz individuāli. Teiksim, žurkas ir slikts, oh my God, slikts žurkas, bet viņas ir bijušas vienmēr pilsētā. Vairāk vai mazāk, un viņas ir, es esmu redzējis kājikus reāli tā kā noķer žurku un apēd. Tā kā arī it happens, jā, tā ir barotne. Tā kā tas varbūt ir neērti mums, bet citiem dzīvniekiem varbūt pat ir ļoti ērti, kad ir vairāk žurku. Tā kā jautājums, atgriežoties pie tā, ko es uzdevu sākumā, kā ir ar to ētisko robežu starp labajiem un sliktiem dzīvniekiem pilsētā? Vai tam ir pamats, vai kādi ir galvenie stereotipi? Un kas varbūt ir noticis pēdējo 50 gadu laikā mūsu izpratnē par šiem labajiem vai sliktiem dzīvniekiem pilsētā? Nu, jā, protams, tas ir tāds cilvēka veidots nošķīrums, kas laika gaitā mainās, mainoties mūsu paradumiem. Ja, teiksim, mēs joprojām pilsētā audzētu vistas, cūkas, kaut ko tādu, tad mums vairāk kaitētu varbūt vistām tas vanaks vai caunas un tam līdzīgi. Šobrīd varbūt mums tā cauna netraucē, vairumam rīdzinieku pat liekas interesanta eksotika, un lai jau viņi ēd tos baložus. Un es domāju, tas ir pamainījies ar to vien, ka lopkopība ir izgājusi ārā no pilsētas. Bet tas, ka pilsētvidē ir aizvien vairāk suņu un kaķu, un cilvēkiem tā ir kļuvusi par ģimenes locekļiem, tas jau arī tikai pēdējo drusku vairāk kā 100 gadu jautājums, manuprāt. Tas ir daudziem no mums rosinājis paskatīties uz dažādākajām sugām, kā uz indivīdiem, nevis tikai kā uz traucēkļiem, bet mēģināt saskatīt, ok, jā, viņš te ir varbūt ne tajā labākajā vietā, lapsa vai ēzis, viņi tad diezgan viegli var sabraukt, bet tā nav viņu vaina. Viņi vienkārši dzīvo tur, kur, kā jau iepriekš mēs runājām, viņiem ir ērti, kur viņi ir atrast kaut ko ēst, un mēs to neizbēgam ietekmējam. Un mēs aizvien vairāk apzināmies, ka daudzas no praksēm, kāds ir bijušas līdz šim, vienkārši neņēma vērā citu sugu intereses, un rezultāts arī bija tāds, ka mums gan pašiem problēmas, gan tiem dzīvniekiem, vai ir aptaisītas smalku ēku fasādes stikla vai pieminekļi, un tad mēs mēģinām likt kaut kādus tās adatas, spīķus un visādās vietās. Tie ir savā ziņā tādi plāksteri problēmām, bet jā, kā jau iepriekš runājām, ka tā barības bāze, autobusu pieturām, izkastēm vāki, vai ne? Tās ir ļoti praktiskas metodes, ar ko to, tādu mūsdienīgāku, ētiskāku pieeju var ieviest tajā reālajā dzīvē. Bet es gribēju vairāk minēt to, ka ir ļoti viegli pateikt, ka dzīvnieki pilsētā ir ritīgi slikti, tāpēc, ka kādam nepatīk žurkas. Un tad pēkšņi vienu žurku dēļ vai vienu kāju dēļ tiek neurakstīti pilnīgi visi dzīvnieki, vai lielākā daļa dzīvnieku pilsētā. Evi? Es domāju, ka tas nošķīrums labie vai sliktie dzīvnieki ir ļoti, ļoti individuāls no cilvēku perspektīvas un konkrēto cilvēku perspektīvas, kā viņi ar šiem dzīvniekiem ir saskārušies. Kamēr tā žurkas dzīvo tur, varbūt kaimiņu pagrabā, viņš tur dzīvo, kāds no viņām barojās, varbūt tad tas tev tu nepieeji tā emocionāli šim jautājumam. Un tu varbūt nedali viņus vairs ne labajos, ne sliktajos, viņi tur dzīvo. Bet tajā brīdī, kad tu personīgi saskaries, vai ar tām negatīvajām sakām, ka tev tā žurka vai pele apēd, plānoto dzimšanas dienas kūku, un tev nav nākamajā dienā ko likt uz galda. Vai, kur tu glabā tās kūkas? Vai kāds tuvinieks saslimst ar kaut kādu leptospirozi, tad tā attieksme, es domāju, ka mainās ļoti, ļoti spēcīgi. Tā kā tas bieži vien ir, kādā rakursā mēs ar to konkrēto sugu vai pat individu esam saskārušies, bet tādā kopējā bildē es domāju, ka vismaz man tā šķiet,
ka jaunā paudze, kas šobrīd, nezinu, sasnieguši ir jauniešu vecumu vai vēl ir bērni, man tomēr liekas, ka pavadam mazāk laika laukos, jo kādreiz visa vasara pie vecmāmiņām laukos tas bija standarts. Un jaunākās paudzes iespējams mazāk praktiski ir saskārušās ar tiem dabiskiem procesiem, kā sugas sadzīvo brīvā dabā, kā tas notiek laukos, kādi tie procesi ir, ka jā, viena suga barojās no citām, un tas ir normāli. Un bieži vien pilsētas jauniešiem vai bērniem šie dabiskie procesi reizēm var izsaukt šoku. Un tas pats vistu vanags, kas liekas ļoti interesants atribūts parkā, ja bērni acu priekšā šis pats vanags, teiksim, uzklūp nevis žurkai, bet mazam sunītim, es domāju, tā attieksme arī ir pavisam cita. Tā kā tas lielā mērā ir atkarīgs no personīgās pieredzes. Tad būtībā līdzīgi kā ar filozofiski mūsu morāles principiem, tad morāla pret dzīvnieku ir ļoti individuāla, atkarīgi no tā, kāda ir bijusi mūsu pieredze. Bet Rebekai jautājums tieši, tu sāki runāt Evī par tiem bērniem, bet Rebeka strādā zoodārzā, un jūs individuāli strādājat ar ļoti daudziem cilvēkiem, kas nāk, un viņiem ir dažādi priekšstati, jūs stāstat par to, kas ir dzīvnieks, varbūt krātiņā, bet tagad mums ir arī zoodārs bez robežām, šī jaunieša aktivitāte, līdz ar to jūs arī ejat ārā un runājat par dzīvniekiem ārpus zoodārza. Kāda ir varbūt novērojumi par to, kā cilvēki, esot zoodārzā, runā par viņiem? Ko viņi tā kā skatoties, tā kā, pretīgi, vai ir, cik ļoti interesanti. Kas varbūt ir tas, kas strādā kaut kādām paudzēm, vai kādi dzīvnieki viņiem liekas interesanti? Protams, kapibari visiem tā kā, baigi labāk, tagad tas ir. Bet mēs runājam varbūt par vairāk pilsētas dzīvniekiem, jā, kas kamielis un kapibari varbūt nē, bet varbūt kaut kādi mazāk dzīvnieciņi vai kaut kādas pūces, ko viņi varbūt ir kaut kur minējuši vai manījuši. Zoodārs tiešā veidā, kad tu dzirdi, kā cilvēki runā par dzīvniekiem vai pēc jautājumiem, ko viņi tev uzdod, tu vari just viņu kopējo attieksmi pret dzīvniekiem vispār. Tā kā viņš runās par pūci vai par vārnu iežogojumā, viņš tieši tāpat runās par vārnu vai pūci ārpusē. Un interesants ir gan, kad cilvēks pirmo reizi ierauga meža pūci, kas ir mums biežākā pūce, vai arī viņš var savilkt to ar savu pieredzi, kur viņš tiešām ir redzējis, kas daudz retāk. Bet arī kapibaras par to attieksmi un morālo nostāju. Pirms 5 gadiem nevienam pie kājas bija brūnas kapibaras. Bet tad ir viena dziesma YouTube, un pēkšņi visi nāk skatīties uz tām sasodītajām kapibarām. Un viena dziesma par baložiem, un cilvēki pēkšņi iet uz parkiem meklēt baložus, un viņiem tur ir 3 reizes vairāk maize nākamā mēnesī, tāpēc, ka bija dziesma un forši un matus krāso baložu krāsā. Mums vajag dzīvnieku influencerus tad. Mums vajag influencerus. Bet jā, atgriežoties pie tām tēmām. Jā, viņas mainās, bet tai pašā laikā stāsts paliek tieši tāds pats. Bet tieši, ja runa ir par bērniem, kas visvairāk nāk uz zoodārzu, viņi ļoti spoguļo vecāka pieredzi zoodārzā. Ja vecāks ir šokā par to, ka pūce ēd peli viņu acu priekšā, tad bērns sāk raudāt, un viņš ir šokā par to, ka pūce ēd peli. Un pēkšņi ir negatīvs komentārs Facebookā par to, kāpēc mēs nebarojam dzīvniekus vakarā. Kāpēc man tas jāredz? Bet tieši tas ir tas, kas ir jāredz zoodārzā. Nevis tīģeris, nevis žirafe, bet ir jāredz, ka pūce ēd peles. Tas ir jāsadzird, un pie tā ir jāpierod, ka tas ir normāli. Jo tas saistās arī ar mūsu dzīvi, vai mēs izvēlamies ēst vai neēst gaļu. Mums visiem vajadzētu zināt, no kurienes gaļa nāk, kas ir tā maksa, ko kāds dzīvnieks ir samaksājis par to, lai tev ir tā desa. Viņa jebkurā gadījumā ir jānovērtē. Un tāpat ir jāsaprot, ka pelīte piedzimst, un tā pelīte ir ritīgi forša. Bet tad to pelīti foršo var apēst pūce, kur arī ir forša. Tas nenozīmē, ka viņš ir ļaundaris arī parka. Vanags nav ļaundaris dēļ tā. Ja tas sentiments, ka daba ir jāredz un jāpiedzīvo, paliek arvien spēcīgāks pilsētās, jo kā es teicu, arvien vairāk šo iedzīvotāju, arvien mazāk pieredze ir tieši ar to, kā notiek dabas procesi, un rodas arvien vairāk mītu. Gan par šokolādes pienu, kas nāk no brūnām govīm un tā tālāk to joprojām, bet Evija iezīmē ļoti svarīgu tēmu, kas ir tendence, kad jauni cilvēki arvien mazāk saskars ar dabu vai iebrauc tajā dabā iekšā ar rokām. Un Somijā bija pirms vairākiem gadiem pētījums, kas
Legit pētījums, kas lieliski pierādīja to, ka ja bērni apbružājas dubļos, ja viņi ir netīri bērnībā, ja viņi bāž pirkstus skudrpužņos un vēl kaut kur un tā tālāk, bet ka viņi ir tajā, viņi apbružājas dabā, viņiem ļoti strauji samazinās alerģiju apjoms. Un tā daba būtībā viņu ķermeni samāca pret šīm te kaut kādām kritiskajām situācijām, kas varētu būt. Un es pats esmu diezgan daudz redzējis, kā jauni cilvēki, ieraugot lapseni pilsētā, viņi vienkārši sastings un sāk ļoti, ļoti trakot. Iespējams, ka tur ir bijis kaut kāds vēsturisks notikums, bet arī tāpēc, ka varbūt mums ir bijusi ļoti maza šī pieredze. Un mēs pie tā atgriežamies tagad. Bet es gribēju parunāt par vienu diezgan aktuālu sugu, kas varētu būt aktuāla arī Cēsīs, mūsu daudzugu pilsētas kontekstā, kas ir Spānijas kalgliemezis. Jā. Un varbūt tevī var pastāstīt, kā mums Rīgā ir ar Spānijas kalgliemezi, vai mēs esam saskārušies, vai mēs ar to cīnamies, vai arī tas tomēr ir kaut kāds salkrastu mazdārziņu un cēsu problēmas jautājums. Diemžēl saskaramies. Šogad es pat teiktu, varbūt vairāk nekā pagājušo gadu, bet tas nav mazdārziņu jautājums. Tas ir praktiski visu zaļo teritoriju jautājums. Jautājums ir tikai par to, ko Rīgas mērogā ar to var izdarīt. Un tur ir problemātika. Tiešām problemātika, jo ja mazdārziņu tu vari apiet un salasīt, varbūt sargājot savu salātu, tad Rīgas mežu malas ar nolasīšanas metodi nekādā veidā mēs neko nepanāksim. Un te es gribētu savilkt atkal loku kopā ar sliktajām sugām, jeb invazīvajām sugām, un daudzsugu pilsētu un bioloģisko daudzveidību. Jo, lai gan tāda teorija tātad par daudzsugu pilsētu, ka katra suga un katrs indivīds kaut kādā mērā ir pelnījis dzīvot, un savu dzīves vidi, tad tādā pilsētas vai pat Latvijas mērogā invazīvās sugas, un jo īpaši arī kalgliemezis un latvāņi un zeltslotiņas un visas šīs te agresīvās sugas. Kalifornijas krabji un tā tālāk, kas pie mums ir atceļojuši. Jā, jāsaprot, ka ne jau tāpēc, ka mēs viņus uztveram kā ļaunus, pret viņiem ir jāvēršās. Tā būtība jau ir tāda, ka viņi šīs sugas izspiež visu pārējo, un tā kopējā bilde pilsētā, mazdārziņā vai visā valstī paliek sliktāka. Tā kopējā bioloģiskā daudzveidība daļ šīm agresīvajām, neiederīgajām mūsu vidē sugām cieš. Ne tikai mēs, kā tas konkurents, kas grib savu salātu apēst vairāk nekā kalgliemezis, bet tiešām tā kopējo bildi šīs sugas spēja izmainīt, un tas nav labi. Jā, tas ir tāds ļoti labs arguments, ka ne jau kalgliemezis no rīta pieceļās un izvēlas naidu. Jā, nav tā. Bet restīvi šī kalgliemeža eksistence viņa ietekmē pārāk daudz, ne tikai mūsu dzīvēs, bet arī biotopos un gan šajās dzīvotnēs, barotnēs, faunā un florā, ka mēs saprotam, ka mums ir jāpieņem lēmums arī citu vietā. Tāpēc, ka mums īsti nav pieņemsim kalgliemezim dabisko ienaidnieku tik daudz, un katrā valstī ir sava suga, kas šādi te attīstās, un katrā pilsētā ir šādas sugas. Vai mums ir vēl kāda suga pilsētās, par kurām mums tomēr ir jāpieņem striktāki lēmumi? Piemēram, kalgliemezis ir ļaunums visiem. Ja? Zeltslotiņas, mēs saprotam, ir tomēr jārevē, jo zeltslotiņas, piemēram, ietekmē vai zeltgalvītes, ietekmē kā augs ļoti daudz arī citu augu. Vai varbūt ir kāds dzīvnieks, kas rada tik lielu slogu uz pilsētu, ka tas ietekmē ne tikai mūsu dzīvi, bet tas ietekmē daudzu citu sugu, daudzu citu biotopu, daudzu citu dzīvotņu kvalitāti. Rebeka? Mani varētu izsvilpt. Mājas kaķis. Pierādāmi, absolūti faktiski, jebkur atrodams. Simtiem sugu pasaulē ir izmiruši, tāpēc, ka mums ir mājas kaķi un viņi ir forši un viņi ir jauki. Bet mēs nespējam uzņemties atbildību, tad viņu turēt ierobežotā savā mājā vai savā pagalmā. Mēs viņam ļaujam ēst, ko viņš grib. Un, viņš mans rūdis tāds medīgs, ko viņš atnesa.
Bet tās arī ir vietējās sugas. Un kad Amerikas ūdele noēd putnu, tā ir lielā plakāta bilde par to, kā mums ir invazīvās sugas, kas apdraud vietējās. Bet, kad Mūris to izdara, viņam bija šodien interesanti. Mums būtu jāuzņemas atbildība gan par saviem kaķiem, gan par saviem suņiem. Un, ja tas ir mājdzīvnieks, es nodrošinu viņam visu, tai skaitā, ka viņam ir interesanti, un viņam ir interesanti droši, jo arī viņu dzīves ir daudz īsāks, ka viņi skraida pa ielām, kāda mašīna nenobremzēja, tīpaši naktī. Tas ir trausmīgi slikti gan tam kaķim, gan Mūrim ir pusi īsāks mūžs, kā varēja būt, gan žubītes vairs jums nedziedās aiz loga. Jā, bet reizēm mēs esam daudz piedodošāki Mūrim. Tāpēc, ka paskaties uz viņa seju. Mēs esam pieraduši pie viņa. Viņš ir savējais. Viņš ir savējais, jā. Bet īstenībā tu pacēli ļoti labu tēmu par kaķiem, bet vairāk par mīluļiem. Un es negribu runāt par tiem mīluļiem, kas pieņemtiem mīluļiem, kas dzīvo mūsu mājās, bet vairāk tie, kas ir ielas mīluļi, kuri klejo, kuri drīkst iziet ārā. Kāda varbūt mums pilsētās ir nostāja par to, jo, piemēram, es saprotu, ka tas ir Rīgas, bet varbūt tur visā Latvijā, pieņemsim, kaķus nečipojam. Līdz ar to, ja kaķi ir brīvi, viņi klejo, tad, attiecīgi, viņi varbūt rada kaut kādas problemātikas, bet arī mēs nevaram nokontrolēt viņu drošību un arī savu drošību. Un tad jautājums ir, ko mēs vispār darām ar šiem klaiņojošajiem, esošiem vai bijušajiem vai it kā esošajiem mājdzīvniekiem. Suņiem, kaķiem, un saprotu, laikam tagad mums saski arī ierakstās kaut kādos noteikumos, bet citas sugas nē. Sandrim bija kaut kāds komentārs. Es gribēju piebilst, ka kaķu reģistrēšana, čipošana jau arī ir obligāta pēdējo 1-2 gadus, izņemot, ja viņu nekad nelaiž ārā. Bet cik to dara? Kas ir stiepjams jēdziens? Un man liekas, ka salīdzinot ar citām kaut kādu, nezinu, tālāk siltāku zemju situācijām, mums ir salīdzinoši vēl mierīgi, teiksim, klaņojuši suņu ir ļoti maz. Kaķi, tīpaši tādās privātmāju teritorijās, protams, ļoti daudz staigā. Un, nezinu, es esmu savā ziņā tāds tehno-optimists, liekas, ka praktisks risinājums mēs varētu atrast arī tiem kailgliemežiem, arī tiem kaķiem, nezinu, kaut kāds zvaniņš kaklā vai ir dzirdēts tāds priekšautiņš, ko piekarina kaķim, kas netraucē viņam staigāt, bet traucē viņam saķert kaut ko, darīt tādu kustību. Nu, tas, protams, drusku apgrūtina dzīvi, bet viņš vismaz var par to dārzu pastaigāt, bet varbūt tiešām tomēr tas jēdzīgākais variants būtu, tik brīvi neļaut viņam staigāt, tīpaši, ja tu zini, ka tev tur dārzā nāk gan putniņi, gan varbūt kaut kādas ķirzakas, gan vēl kāds. Evi, varbūt var nedaudz pastāstīt par to ikdienu, kas saistās tieši ar tiem klaiņojošiem mājdzīvniekiem Rīgā, piemēram. Jā, es domāju, ka diezgan svarīgi ir nošķirt, ja mēs runājam par to dzīvnieku pilsētā, nošķirt šos te savvaļas dzīvniekus no mājdzīvniekiem. Un kaķi, pat ja viņi ir jau tādā starpstāvoklī, kas dzīvo uz ielas un ir tādi pa pusē jau mežonīgi, tie tomēr, tie vienalga ir mājdzīvnieki. Un vecā labā frāze par to, ka mēs esam atbildīgi par to, ko mēs esam pieredzinājuši, nekur nav pazudusi. Tas tā ir. Un arī uz klaiņojošiem, pat ne klaiņojošiem, bet šiem te bezsaimnieku kaķu kolonijām, viņas arī pieskat, arī viņas kāds piebaro, kāpēc tā kolonija konkrētajā vietā tur dzīvo. Tā kā es domāju, ka tas joprojām ir akmens cilvēka lauciņā, arī par bezsaimnieku kaķiem tie, kas rūpēties, lai viņi ne tikai ir pabaroti un kaut kādas kaķu mājiņas ir noliktas, bet lai viņi būtu sterilizēti, lai šie nevajadzīgie dzīvnieki, kas ir mājdzīvnieki, bet ir spiesti dzīvot uz ielas, nevairotos, jo viņi nav, protams, nelaimīgi neapmierināti, jo viņi ir mājdzīvnieki, viņiem būtu jābūt tomēr cilvēku paspārnē. Tā kā tas ir mazliet par dzīvniekiem, mājdzīvniekiem, bet kopumā jāteic, ka faktiski ir tā, ka pēdējos gados, pēdējo 10 gadu laikā klaiņojošo bezsaimnieka dzīvnieku skaits pilsētā iet mazumā. Tas atbildības līmenis tomēr aug, izpratnes līmenis par to, ka dzīvniekam, kas iet uz ielas un nav speciāli paredzēts un pieskatīts, nav paredzēts vairošanai un šiem te dzīvniekiem jābūt ir sterilizētiem, tas tomēr, tā izpratne pamazām aug. Protams, ka uz ielām joprojām ir dzīvnieciņi,
kuriem tur nebūtu jābūt, bet viņu ir mazāk. Un es ļoti ceru, ka šī tendence turpināsies. Bet, ja drīkst mazliet par iepriekšējo tēmu, par dzīvniekiem, kuriem tā ietekme uz pilsētu vai kaut ko ir tik liela, ka mums tomēr vajadzētu kaut ko darīt, es arī riskēšu izsaukt pretreakciju, bet es gribēju mazliet tomēr par bebriem parunāt. No mana profesionālā skatu punkta tas nemaz nav tik nevainīgs dzīvnieciņš, jo viņš faktiski arī jau drusku uzvedās tā kā invazīva suga, bet pilsētā viņš patiešām rada nopietnas problēmas. Tiešām nopietnas problēmas infrastruktūrai. Tajā brīdī, kad Rīgā sākās diskusija par to, ka vajag vai nevajag medību noteikumus, viedokļi ļoti kardināli atšķīrās un ļoti asas diskusijas bija, bet es domāju, ka bez iejaukšanās pret šo sugu mēs nevaram pilsētā dzīvot, jo bebru dambju dēļ apludina ielas, apludina mājas, apludina pagrabus. Un tāds kliedzošākais piemērs mums bija 22. gadā, ja nemaldos, Šmerļupītē bija pamatīgs dambis uzcelts. Un šī dambja dēļ mainījās upes tecējums, jo upe mēģināja apiet to dambi. Un tā rezultātā izskalojās krasts, kurā bija liels maģistrāls kanalizācijas vats. Un, ja tas dambis nebūtu nojaukts pietiekami laicīgi, tas krasts izskalotos vēl vairāk, un tas vats pārplīstu. Un mums uz Ķīšezeru aizietu vienkārši fekālā kanalizācija. Un tad ir uzreiz nevis tikai par to runa, kā mums patīk vai nepatīk, vai infrastruktūru var veidot savādāk, bet tālāk jau ir ietekme arī uz visa ezera bioloģisko daudzveidību. Tā kā Bebras terorists. Viss ir saistīts ar visu. Jā. Es domāju, ka jautājums nav pat par to, vai iejaukties vai nē, bet drīzāk kādas metodas mēs izvēlamies, vai tā ir letālā metode, vai tomēr kaut kāds mēģinājums citā veidā. Jo, teiksim, par bebriem zoologs, kurš bija Jānis Ozoliņš no Silavas, vai varbūt kāds cits, izteicās, ka kamēr viņiem tur būs tā barības bāze arī caur kanālu pieejam, viņi turpinās nākt un nākt un nākt. Pat ja viņus pa vienam tur tas Rīgas algotais mednieks izmedīs, viņi turpinās nākt. Tā kā atkal drīzāk jādomā varbūt nožogojums vai varbūt kaut kādā kontrolētā veidā ļaut viņiem tur eksistēt, un rezultātā nenāks nemitīgi jauni iekšā. Ne? Tā kā tas ir ļoti praktisks atkal tāds izsvēršanas jautājums. Atstāsim šo aizkadram, jā, lai mēs nerunātu pārāk daudz par bedriem. Reklāmas pauze šo diskusiju sponsorē ūdens. Lūdzu, dzeriet ūdeni. Ir ļoti karsti ārā, jā, un šajā teltī arī. Bet es gribētu runāt, mēs parunājām pēdējais jautājums, pirms es došu vārdu arī kādam jautājumam auditorijā. Mans pēdējais jautājums ir Rebekai par to, ka mēs runājām par mājdzīvniekiem, kuri klejo. Kā ir ar savvaļas dzīvniekiem, piemēram, zoodārzā? Kādi dzīvnieki pie jums nonāk? Kāds dzīvnieks jūs neuzņemat? Un kur varbūt ir kaut kāds vakums ar to, ka ir kaut kādi savvaļas dzīvnieki, kas tiek traumēti vai tiek atrasti, vai ir mazuļi, kurus vajag kaut kā izaudzināt? Mēs viņus no sirds nevaram vairs nogalēt. Kāda ir tā realitāte zoodārzā un kur mums varbūt iztrūkst kaut kādu dzīvnieku aprūpe, joprojām par kuriem jūs neuzņemties vai nespējat, vai jums vienkārši nav kapacitātes uzņemties atbildību vai rūpes? Jā, bezpalīdzīgā situācijā esošie savvaļas dzīvnieki vispār ir visā valstī sāpīga tēma, jo, protams, zoodārs kļūst par to asociatīvo vietu, kur tu zvani. Es redzēju šo dīvaino dzīvnieku, ko man tagad darīja. Un uz ļoti daudz zvaniem mums nav konkrētu atbilžu, kur doties, jo pāris vietas, kas eksistē, pasaka, ka mēs vairs nevaram pieņemt, tīpaši mazuļu sezonā. Zoodārs ņem daļu aizsargājamo putnu, lielos plēšu putnus, bet vislielākais mūsu klients ir sikspārņi, tieši no tādām vietām kā Hotel Jūrmala spa. Un dažādi ofisi Rīgā, tīpaši ziemā, ir pilni ar sikspārņiem, un ziemas vidū viņiem kaut kur ir jādodās, jo, Skybars negrib, ka viņiem ir Latvijā lielākā sikspārņu suga, kas disko vakarā pēkšņi sāk lidināties ap lampu. To var nosaukt par feature, bet viņi negribēja. Bet tas arī ziemā šogad mēs varējām sliktākajā brīdī varējām pieņemt vēl vienu sikspārni, pirms mums kapacitāte būtu sasniegta.
Un it īpaši, piemēram, naftas gadījumā mums arī ir ļoti limitēts vietu skaits ūdensputniem, un viņiem ir jāuzturas ilgstoši rehabilitācijā. Un viens no lielākajiem limitiem, neskaitot vietu, jebkuram rehabilitācijas centram, patvērsmei un zoodārzam ir cilvēka resursi. Tas ir gan cilvēka resursi uz zināšanām, gan cilvēka resursi tīri uz rokām 24/7, tīpaši mazuļiem. Tas ir ārkārtīgi smags darbs. Un tas ir jautājums, vai pēc rehabilitācijas šis dzīvnieks nonāks atpakaļ savvaļā. Jo tas ir pirmais, ko grib darīt, kad mēs ņemam Latvijas sugas, ka viņām jāiet atpakaļ pēc tam ārā. Bet, ja mēs redzam mazuli, kam ir viens spārns kājai, ja viņam nav nākotne, mēs viņu izārstēsim, izaudzēsim. Un tā daudzpunkta ir lielais jautājums, kur parasti arī atdurās, kur mēs ieliekam resursus, kur nezinot, ka kaut kas var atnākt rīt. Bet es sapratu, ar sikspārņiem ir tā kā katra sikspārņu suga Latvijā ir aizsargājama, tad jūs pieslēdzaties saistībā ar šo statusu, vai tas ir nesaistīti? Jā, sikspārņi pilnīgi visi Latvijā ir aizsargājami, tāpēc mēs viņus arī ņemam, un viņi ir pietiekami pēc savas zooloģijas un būtības pietiekami mazi un vienkārši, ja zinu, ko pēdiņās vienkārši, ka mēs tiekam ar viņiem galā, un mēs varam pieņemt šobrīd, man šķiet, līdz 30 sikspārņiem. Un tā vajadzība ir reāli lielākā Rīgā, kas nozīmē, ka arī vešanas ziņā, bet mēs nevaram viņiem aizbraukt pakaļ. Tas ir vienmēr jāved cilvēkiem. Un tā ir garākā diskusija, kur cilvēkam tāds, ak, Dievs, man ir sikspārnītis, ko lai es daru, man viņš ir tik jauks. Un tu saki, ok, mēs varam ņemt, bet jums viņš ir jāatved. Paga, man tagad būs sanāksme, un tad es nevaru līdz 9 atbraukt. Jūs jau 11 tur būsiet. Tā kā cilvēki grib palīdzēt, bet ja viņam ir jāiesaistās palīdzēt, ir tāds, man ir vēlāk Zoom sazvans, es negribu to darīt no mašīnas. Vai nu mēs visi izlemjam, ka mēs kaut ko glābjam un tam palīdzam, katrs savā veidā, kā mēs to varam, arī droši sev, neņemt ar plikām rokām visus savvaļas dzīvniekus. Vai nu mēs nolēmjam, kas tad ir sliktākais variants, ja mēs to nedaram. Bet mums visiem ir vienoti jāpielēmj, ok, es viņu pacēlu, es uzņemos atbildību, līdz es nodošu speciālistam. Sandra, tev ir komentārs par šo? Jā, turpinājums. Un arī piemērs no pasaules Varšavā šogad sākumā, ja nemaldos, publicēja ziņā, ka tur būtībā pie zoodārza vārtiem ir atklāta tā kā glābēja silīte, ko mēs zinām kā vietu, kur jaundzimušus bērnus cilvēki var anonīmi nodot, ja viņi atsakās, lai nav jāizmet miskastē, jo diemžēl tādi gadījumi ir. Un Varšavas zoodārzs tādu ir izveidojis putniem savainotiem, 24/7 ir kastītes, līdzīgi kā kaut kāds pakomāts, skapis tāds, kur tu vari īpašā kastītē ielikt putnu, un tur uz vietas būs kaut kāds viens darbinieks, kas uzreiz arī to saņem paziņojumu, ka ir kaut kas ielikts. Un man liekas, tas ir ļoti labs piemērs, kā pilsētu vidē, un it īpaši zooloģiskais dārzs var kļūt, droši vien ar valsts, ar pašvaldības finansējumu. Laikam, tā arī bija tieši īpašs kaut kāds fonds, iedzīvotāju fonds, un viņi nobalsoja, ka mēs gribam, lai pilsētā ir tāda vieta, kur var to savainoto putnu aiznest, un tas ir sadarbībā ar zoodārzu. Man liekas, tas ir ļoti skaists piemērs tam, kā nākotnē var attīstīties, bet jā, tur vajag naudu, un Latvijā tieši ar putniem ir problēma, vai ne? Draugas pārnes atrodas kaut kur pie Tukuma vai Jūrmalā, diezgan tālu ir jāved, un bez sadarbības ar ko tur Beinerta klīniku reti to var aizvest. Bet es pat teikšu, problēmas ir ne tikai ar putniem, ir tiešām jau kā arī zoodārzs pārstāv minēja, ir problēmas ar visiem savvaļas dzīvniekiem, jo lai kā mums patiktu lielie dzīvnieki vai dažāda veida putni, no kuriem gulbji visiem ir skaidrs, ka ir jāglāb, par citām sugām jau tad domas bieži vien dalās. Ja, ievainots bebrs, vai ne, lielākā dilemma. Jā, bet problēma ir tāda, ka nav jau to speciālistu. Tīri juridiski tas ir tā kā uzliks pašvaldībām ir jātiek galā ar bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem savvaļas dzīvniekiem. Bet mums jau arī nav savu zoologu, nav savu savvaļas dzīvnieku patvērtņu. Līdz ar to tas būtu jānodot privātajam kaut kādam izpildītājam, bet tur jau nav pretī kam nodot. Tāpēc, ka tā nav tāda ikdiena. Ja tā nav prioritāte pašvaldībām. Lai privātie šajā jomā specializētos, tie ir gadījums no gadījuma un tāda patversme vai konkrēts, savvaļas dzīvnieku speciālists nevar būt katrā pašvaldībā, jo vienkārši tie gadījumi ir atsevišķi. Tad, manuprāt, ir jātaisa kaut kāda
visu Latvijas sistēmu, ko darīt tādos gadījumos, jo mums nav pat ar ko bieži vien parunāt par šiem jautājumiem. Sandrs īstenībā atvēra gandrīz pēdējā jautājuma tēmu, ko es gribēju uzdot. Tu minēji par piemēru Varšavā, un tad tas mans pēdējais jautājums jums padomāšanai ir par labajām daudzdzugu pilsētām, par labiem piemēriem, varbūt starptautiski, vai nedaudz, vai plašā mērogā, kur ir pilsētas, kas cenšas integrēt šīs jaunās lietas, jaunās problēmas, bet pirms jūs atbildat, vai auditorijā ir kāds daudzsugu jautājums, ko jūs gribētu uzdot? Jā, rekur, es varu pienākt ar mikrofonu, es dabūju pagarinātāju. Jā, tiksim? Jā, tiksim, jā. Jā, labdien! Stanislavs no biedrības Radio Vidi pats no Liepājas. Man ļoti interesē šī tēma, bet man gribas jūsu viedokli par kādi ir ieguvumi no daudzsugu pilsētām. Es domāju tieši par aizstāvēto viedokli un tā, ka ļoti bieži tie līdzcilvēki prasa, ko man par to, kas man no tā, būs tie bebri un dzīvos kopā, ko es iegūstu no tā. Ļoti personīgi es gribētu, jā. Jā, ok, tā ir ļoti personīgi atbildiet, jā. Jebkurā secībā, jā. Man šķiet, ka Pļavas festivālā šogad bija fantastisks piemērs, kur no psiholoģiskā skatu punkta runāja par to, kāpēc mums vajag kokus un pļavas un augus. Arī dzīvnieki ir daļa no tā, ka mēs jūtamies normāli. Mēs esam tūkstošiem gadu auguši tajā, ka mums zumbites un kokiem kustās lapas. Un Excelis mūs laimīgākus galīgi nepadara. Bet ja tu vari atnākt ar kājām mājās pa parku, kur ir dzied putni, tu nemani, ka tu jūties labāk. Un tas ietekmē visu. Ja tu esi ceļu strādnieks, neuzcels ceļu. Tas ir absolūti, varbūt liekas banāli, ka man liekas skaisti, tāpēc tas ir tā vērts, bet no veselības aspekta tas var drastiski izmainīt rezultātu. Evijas, Andri? Jā, neko jaunu jau nepateiks. Tā ir mūsu bioloģija. Mēs tūkstošiem gadu esam dzīvojuši dabas vidē. Un, ja pilsētā ļoti, ļoti apbūvētā, blīvi apbūvētā, bez šiem dabas elementiem, mēs nedabūnam šo saskarsmi ar dzīvniekiem vai ar kokiem vai ar puķiem, bet patiesībā šīs lietas nevar atraut viena no otras. Mēs vienkārši jūtamies slikti un bieži vien pat neapzināmies, kāpēc. Jo tas vienkārši fonā ir visu laiku kā tāds stress, kas lēnām krājās. Un tas, protams, tiešām ir pēdējo gadu laikā jau daudzos pētījumos pierādīts, ka vienkārši mums fiziski un mentāli ir nepieciešama saskarsme ar dabas elementiem dažādiem. Vēl par vienu salīdzinoši nesenu pētījumu analīzi biofobija. Tāds jēdziens parādījās, kas gluži nav bailes no dabas, bet savā ziņā nepatika. Līdzīgi kā tu sākumā jau minēji par to, ka netīrumi, dubļi un tā tālāk, ka tas var nākt par labu gan imūnsistēmai, gan arī tev mentāli, ka tev nav pretreakcija pret visu, kas ir dabisks. Teiksim, izaug kaut kāds dīvains augs tev dārzā, un varbūt negrib uzreiz viņu nopļaut, jo tas neiedarās, tas ir kaut kas drusku varbūt biedējošs vai kā. Bet tas, ka mums apkārt ir tā dabiskā vide, tā skaitā putni, varbūt kakā, vai neizskatās viss tik glīti, kā tu gribi savā smuki nopļautajā zaļā tūkstneša mauriņā, tas var gan maziem, gan lieliem normalizēt to attieksmi, ka jā, mums ir tie citi līdzgaitnieki blakus, jo pilsētvidē salīdzinoši maz tas ir. Un ja mēs to redzam biežāk, tad arī, es domāju, ir daudz lielāka iespēja, ka tas cilvēks sapratīs un atbalstīs kaut kādas plašākas vides un dzīvnieku aizsardzības iniciatīvas un idejas, kas skar visu valsti, kas skar ārpus pilsētas vidi. Ja tu redz putnu, kā viņš, baro savus mazuļus, tur gulbī tajā Māras dīķī vai tam līdzīgi, varbūt viņi arī labāk sapratīs, kas notiek ar vistām, kas ir lielfermās, un ka tā ir ētiska problēma. Un ka tā pilsētu vides dzīvības redzēšana, es domāju, var veicināt empātijas izglītību, tas var veicināt vides kaut kādu akceptēšanu vai sajušanu, ka jā, mēs esam ar to saistīti. Tā, tas var noderēt tādā
izplešanās nozīmē, ne tikai pašiem cilvēkiem. Es no savas puses varētu izstāstīt tādu it kā naivu, bet ārkārtīgi fundamentālu ķēdes reakciju, kas sākas ar to, ka mēs gribam dabiskas pļavas vai skaistas augus pilsētā vai apstādījumus, bet negribam arī katru gadu stādīt, jo tāpēc, ka, tas maksā dārgi. Līdz ar to mēs gribam iestādīt tādus, kuri var augt no jauna vai izsēties un izplesties, bet viņiem vajag aputeksnētājus. Ne? Pavisam vienkārši. Un tie aputeksnētāji ir tie, kas ļoti daudz nodrošina to, kāpēc mums apkārt ir tā zaļā vide, kāpēc viņi spēj vairoties, kāpēc viņi spēj izplasties. Bet, kad tev aputeksnētāji paliek par daudz, ko mēs darām? Mēs tā kā nevaram vairs tās ne tikai bites, ne tikai kamens, ir ļoti daudz dažādu, simtiem dažādu aputeksnētāju. Mēs nevaram viņus izķert ar mušpapīru vai kaut kā. Mums palīdz citi kukaiņi, mums palīdz abinieki, mums palīdz putni. Bet tad, kad putni paliek par daudz, tad, kad abinieki paliek par daudz, mums ir vajadzīgs nākamais palīgs. Nākamie palīgi ir kaut kādi lielie plēsēji. Tas mums īsti nedraud, ka abinieki vai putni būtu par daudz. Bet es stāstu par to ķēdes reakciju, restīvi, ka daba spēja mums palīdzēt risināt tik daudz jautājumu, kur mums vajadzētu to risināt vai nu ar ķīmiju, vai nu ar kaut kādiem stūbiem apkarošanas pasākumiem, un daba kontrolē būtībā mūsu vides komfortu. Un mēs daudz esam dzirdējuši par dažādām arī ķīmijas risinājumiem, gan par indēm, gan par pesticīdiem, gan par herbicīdiem un tā tālāk un tā projām, kas ietekmē negatīvi mūsu dzīves, bet ja mēs varētu, pieņemsim, Getliņi ir ļoti labs piemērs, kur viņi nelieto augu audzēšanā, gurķu un tomātu audzēšanā, viņi nelieto vispār nekādus insekticīdus, viņi lieto citus insektus, kuri novāc to, ko nevajag. Būtībā, kad daba apkaro dabu, un tas rada ļoti dabisku produktu, no kā iegūstam mēs visi. Un pēc tam tas arī ietekmē to, cik daudz mums ir vajadzīgs iet pēc medicīniskiem pakalpojumiem. Un man liekas, tā ķēdes reakcija arī attīstās. Plus, sevišķi tagad nāk iekšā ļoti daudz dažādu kopienu dārzu, dažādu mazdārziņu. Viņi atgriežas īstenībā. Es neteiktu, ka viņi nāk iekšā. Viņi atgriežas, piemēram, Rīgā. Un tur uzreiz ir viss šī ķēdes reakcija, kur mēs ļoti labi varam izsekot. Un ja kāds gribēs to tomātu, kurš ir nevis aplaistīts ar ķīmiju, bet apčubināts ar kamenīti vai ar vēl kaut ko, tad mēs īstenībā ilgtermiņā redzam to iegūmu gan mūsu veselībā, gan mūsu ekonomikā, gan arī mūsu dzīves telpā. Varbūt vēl kāds jautājums? Jā? Vēl viens jautājums. Jā. Varbūt arī skeptisks. Man būs kaut kā jādara. Jā. Labdien, es mēģināšu. Jūs vēlaties kaut ko par lielajiem plēsējiem. Sanāca tā, ka es ar kolēģiem jau vairāk kā 10 gadus pētam Rīgas vistu vanagu populāciju. Un tas viss ļoti interesanti. Vanagām klājas labi. Katru gadu mēs kontrolējam apmēram 70 ligzdas, tā kā pareiķināt šo skaitli uz 2. Tad jūs apmēram zināsiet, cik šo putnu šeit ir. Un, protams, ka mēs esam vairāk zinātnieki, bet arī šeit bieži tiekamies ar cilvēkiem izpētes procesā. Un es varu teikt, ka mums pārsteidz, ka attieksme pret vanagu ir pārsteidzoši pozitīva, ar milzīgu interesi. Protams, bijuši visādi gadījumi, bet viennozīmīgi pozitīvisms prevalē. Bet man jautājums tāds, vai jūsu profesionālā darbībā jūs esat arī saskārušies ar iedzīvotāju viedokļiem par vistu vanagu konkrēti? Un vai tāds pilsētā ir vajadzīgs vai ne? Paldies. Jā, paldies. Es varu pastāstīt stāstu no bērnības. Vistu vanags bija sliktākais, kas vien var būt. Tāpēc, ka es dzīvoju laukos, un katru dienu tev bija jāpavada skrādējot pa pagalmu un sakot, cūj, cūj, dzīt visus vanagus prom, tāpēc, ka viņi ņēma pilnīgi visu, kas kustās. Vistas, cāļus, pīles, kaut kādas mazas grauzēņas un tā tālāk. Konkurenti. Viņi bija konkurenti. Līdz ar to tas ir tas stāsts par to, jā, kā tieši to individuālo pieredzi. Bet tad, kad pilsētā viņi mums netraucēja, viņi apkaro tos baložus, tad tas ir ļoti forši. Bet varbūt, Evī, tā kā tu strādā Rīgas, tu strādā mājokļu un vides departamentā, vai jums ir bijis saskari ar vistu vanagiem, ar viedokļiem par vistu vanagiem pilsētā? Un arī varbūt Rebeka vai Sandrs, ja jums ir info. Tādā profesionālajā darbībā varu pilnībā piekrist. Pilsētnieku attieksme pret vistu vanagu noteikti ir pozitīva, diezgan viennozīmīgi pozitīva, jo, kā jau minēju,
pilsētnieki jau neaudzē vistas. Viņiem vanags neko sliktu nedara un ir vienkārši interesants dzīvnieks. Lauciniekiem, kam ir vistas, tā teiksim mazliet savādāka. Līdz ar to tādas asas diskusijas vai viedokļu daudzveidība kā ir piemēram pēc kājām, ka vieniem, ak, Dievs, izšaujiet visas kājas, jo es nevaru no rītiem gulēt. No otras puses otri, kas ir putnu barotāji, kas baro jebkurus putnus, nu, neskatoties, kā tas ietekmē kaimiņu balkonus, kaķus vai tam līdzīgi. Par vistu vanagu šādas diskusijas nav, bet es esmu saskārusies ar vistu vanagu, kas kādreiz, es nezinu, varbūt vēl joprojām liks doma attīsa kapos, jo tur bija mazliet tā interesanti, kā ar tiem kapsētas apmeklētājiem sadzīvos tas vistu vanags, jo, nu, viņš, protams, ir pietiekami liels un iespaidīgs un varbūt arī drusku biedējošs putns. Mums tikai ekskursijās kolēģiem, pie gidiem, parasti visi grib izstāstīt savu pieredzi un ir minējuši tieši šos vanagus. Un jūs redzējāt tās bildes, cik forši, kā jums liekas. Viņi prasa viedokli, vai tas ir labi vai slikti vai kā. Bet arī šis ir pārsteidzošs piemērs, kur dažreiz cilvēki pārsteidz ar savu pozitīvo pieredzi pēc tam, kad tu esi pārāk daudz klausījies, ka viss ir slikti. Pēkšņi ir viens gadījums, kas viņiem tiešām patīk, bet es arī domāju, ka tas ir saistīts ar to, ka viņš nav tiešais konkurents uz neko, viņš nekliedz uz mani jumtu un netraucē gulēt 3 no naktī. Viņš tur ir neitrāls un skaists. Man ir sliktas un labas ziņas. Sliktās ziņas ir tādas, ka diskusijas laiks īstenībā ir beidzies. Labās ziņas ir tā, ka diskusija bija tik interesanta, ka neviens no jums gan neaizgāja. Bet es uzdevu jums to pēdējo jautājumu un lai netērētu daudz laika, varbūt jūs varat vienkārši nosaukt lokāciju, kurā cilvēki varētu pagooglēt, teiksim, multispecies city and tur pilsēta, un iepazīties ar to, ko viņi dara. Neiedziļinoties ar to, kur kāda pilsēta ir interesanta tajā visā, vai kāda praksa ir tajā visā, bet ļoti īsi pateikt, piemēram, Rīga, Zoodārs bez robežām, labs projekts, iegooglējiet. Nu, apmēram tādā veidā. Vai jūs varētu arī iepazīstināt mūs ar kādu ļoti labu vietu vai ļoti labu projektu, kas attaisno labas daudzdzīvokļu pilsētas pārvaldības piemērus? Ļoti īsi. Es sevi nereklamēšu, tas tā neizskatīsies labi. Bet viss, ko dara Latvijas dabas fonds, ir šausmīgi seksīgi. Un visseksīgāk man šķiet dabiskās pļavas, kuras arī ir mums viena zoodārzā. Ja jūs atnāksiet, es varu braukt monitoringā un man par to maksā. Paldies! Bet dabiskās pļavas ir visur Rīgā, un viņas, ja jūs esat redzējuši šo vietu pirms un pēc, fantastiski. Tas ir piemērs, ka mēs varam. Super, paldies. Evi? Vai Sandri? Konkrēti piemēru nevaru pateikt, bet man vienmēr ir personīgi ļoti iedvesmojusi Berlīne, jo viņi varbūt ne gluži projektu veidā, bet tādā attieksmes, relaksētā veidā māk kaut kā viegli, manuprāt, vismaz no malas viegli sadzīvot gan tai urbānajai daļai, gan savvaļas daļai, gan tādiem aizaugušiem krūmājiem un lieliem dzīvniekiem. Viņi kaut kā tā jau ir tā kā dabiski jau to iemācījušies. Ok, paldies. Andri? Sākumā minētā grāmata Zoopolis, Zoopolis. To iesaku uzmeklēt 2011. gads, un tā ir tiešām tāda sistēma pieeja no filozofijas, ētikas un politiskās filozofijas puses. Un, zootēka, es cenšos pārstāstīt, kas notiek dažādās citās pasaules malās, ko Latvijā dažādas iniciatīvas veido dažādās pilsētās. Tā kā jūs varat arī iesūtīt, ja jums liekas, ka ir labi piemēri, es labprāt padošu tālāk, jo man liekas, ka vienkārši vajag informēt cilvēks par to, ka ir tāda un tāda iespēja, ka, teiksim, Ikšķilē, Gaga, tā Gauru, tāda pavadīšana līdz Daugavai noteikti tādas ļoti lokāli specifiski piemēri, kas var pēc tam tikt pārņemt citur. Tā kā, man liekas, tas ir way to go. Mans piemērs varbūt pēdējais ir Helsinki, nevis kā kopumā, bet kā kultūra, jo viņiem ir liels problēmas Helsinkos ar šīm Kanādas zosīm, kas visur kakātājs nekārtības ir pārāk daudz un tā tālāk, bet Somi, viņi grib būt labie cilvēki visu laiku, un tad viņiem tās dilēma visu laiku. Mums ir jāapkaro viņas, bet mēs taču esam labie, bet mums ir jāapkaro, bet mēs taču esam labie. Un ļoti interesanti sekot šim stāstam, kā viņi cenšas sadzīvot ar dzīvniekiem, nevis celt savu kapacitāti, nevis apkarot pārējo. Paldies Rebekai, Evijai, Sandrim un arī šai teltī par brīnišķīgo diskusiju. Paldies, ka klausījāties un neaizgājāt. Droši ķeriet cilvēkus nost un jautājiet viņiem par dažādām aktivitātēm. Paldies!